Labdien! Man prieks jūs uzņemt Cepšu šokolādes mājā. Mēs atrodamies jaunajā teikā, tepatās blakus VF kultūras pilī. Jaunā teika ir kā maza pilsēta lielā pilsētā. Mums ir te sava republika ar saviem cilvēkiem, un mēs esam šeit jau kādu 5. gadu un iedzīvojušies. Jā, un te mēs arī ražojam mūsu šokolādes konfektes, kas ir mūsu pamatbizness. Nu jau esam iecienīti arī ar mūsu kafejnīcas gardumiem. Braunijas kūst uz mēles, biezpienmaizei ir savs fanu pulciņš. Pēc siera krosāniem klienti brauc pat no Mārupes. Un vafeles, tās ir ceptas pēc manas mammas receptes uz senajām čuguna pannām. Tik garšīgi. Līdz ar to, ka esam tik tuvu VF kultūras pilī, pie mums iegriežas arī kultūras baudītāji pirms koncertiem. Līdz ar to, ka mēs pārsvarā strādājam ar korporatīviem klientiem, un tur ir jātaisa garšīgas dāvanas, kur bieži vien vai kaut ko jaunu, kaut ko interesantu katru gadu. Protams, kad klientiem gribās uzdāvināt kaut ko īpašu, tad mums tiešām nākas izdomāt gan jaunas garšas, gan jaunas receptes, arī iepakojumu, kā pasniegt, jo, kā mēs zinām, ļoti svarīgi ir tieši iepakojums. Es tur rokās mūsu caps iepakojumu, jā, bet ir arī mums vienkārši kastītes, kas ir bez caps logo. Līdz ar to mēs šokolādes konfektes un arī citus saldumus, un arī ne tikai saldumus, arī sāļos cepumus mēs katru gadu pilnveidojam, katru gadu domājam kaut ko jaunu, un es pat nezinu, cik mums kāds 30 konfekšu garšas jau ir, katrā ziņā var nākt un saskaitīt un nogaršot. Mēs tirgū jau esam 14. gadu, un šis ir tiešām darbs, kas gan man patīk, gan cilvēki ļoti izbauda to, ko strādā. Un mēs vienkārši turpinam iet, arī tad, kad ir grūti, mēs turpinam iet un meklējam risinājumus. Vienkārši daram.